Čau, čau, mani dārgie skatītāji, šodien ir 10. jau oktobris, redz punčuks liels, un šodien mums ir atbildīgā diena, ir šodien trešais skrīnings paredzēts, trešais pēdējais lielais skrīnings, sonogrāfija, es nezinu, vai man ņems asinis, bet esmu ļoti satraukusies, jo tie, kas mani skatās jau no pašas grūtniecības sākumā zina, kad es raudāju un kad man pateica, kad pirmajā skrīningā, kad man neredzēja to galveno asinsvadu, vienu no ductus venozus viņu sauc, un kad man sūtīja uz padziļināto izmeklēšanu uz dzemdību namu, lūk, tad es šodien eju pie šīs pašas dakterītes, iepriekšējo sonogrāfijas gāju pie citas dakteres, bet jā, tāpēc man nedaudz šodien ir bail, bet no otras puses ir ļoti labi, jo viņa jau, viņa ilgi skatās, iepriekšējo reizi kaut kā 40 minūtes man pētīja, bet tagad man ir trešais skrīnings, es nezinu, kā tagad notiksies, bet, ceru, ka, viņa tāda, visi jau ir akurāti, jā, bet viņa tāda liekas, viņa veic savu darbu, viņa neuķinās, uķi, jā, kā tu cits, jā, viņa klusē, viņa izdara savu darbu, un tad tikai pastāsta, jā, un tā, tāpēc man neliela baila ir tāda, bet, ceru, ka viss būs kārtībā, gan man jau pat pa sevi man vienalga, protams, galvenais par bebi, jā, bebim sanāk tagad ir 33 nedēļas un 5 dienas, es gandrīz jau pilnas 34. Pēc svara, es vakardien tieši skatījos, jo mēs tagad savām meitenēm skatāmies grupiņā, cik varētu svērt, svars laikam bija līdz 2 kilo 300, laikam apmēram šajā svarā, šajā laikā jābūt bebim. Bet tā, ka man iepriekšējo reizi cita dakteri, kur man skatījās, teica, ka man bebis ir gandrīz līdz normai, jā, jo tajā, tad, kad es biju tieši mēnesi atpakaļ, jā, mans bebis svēra kilo 470 kaut kā, nopaļojot uz kilo 500. Un viņa teica, tas jau ir gandrīz kilo 500, tā jau ir norma, ja 28 nedēļās ar kaut ko es gāju. Labi, tad nav ko zīlēt, jā, man ir pieraksts 3:20, nav ko zīlēt. Jātaisās, jāpucējās, jā, un tad braucam. Atcerieties pagājušajo reizi arī tieši video, ka taisīju, arī bebi sāka žagoties, un lūk, atkal rekā žagojās cītīgi. Bet, teikšu tā, ja agrāk viņa žagojās kaut kādas 4-5 reizes dienā, tad tagad kaut kādas no 1 līdz 2 reizēm, jo laikam sāk pierast, es nezinu, plaušiņas jau ir pieradušas, nezinu, kā lab tā, bet, tā ir, jā, kad mazāk žagoši. Šī, laikam, tā ir pirmā reize šodien, kad žagojas un pulkstenis ir 2, jā, un tad varētu vēl vakarā vēl vienu reizi žagoties. Bet agrāk līdz šim laikam jau 2 reizes vai 3 reizes jau stabili viņa žagojās. Vienkārši plaušiņas trenējās, jā, ārpasaulē. Saforā jau esmu, jā. Rekur. Pie stūris jau nevar filmēt, jūs jau labi zinat, un es to zinu. Jā, kaut kā tā. Visi atbraucām, rekur, man ir paģērška saucamā. Durvis. Visi, iesim mēs tagad. Atkal, kamēr braucu, pa šitām bedrēm savilka vēderu kontrakcijā, treniņu kontrakcijā. Tuvojamies mēs te rekuru uzņemšanai. Uzmanīgi te mašīnas brauc, Ambika. Ambikam vēl. Tas ir drēbes, jā. Te ciet. Te nevar. Rekur brauksim. Var.
Spiedīs ceturto? Spied? Nu nebaidies. Ambīgi. Mēs gaidām fotosesiju. Nē, video filmu. Ai, Nelai jānosūta, ja? Jā, labi. Ui. Nu, nāk, gan jau, kad nesūta. Kur sarēs pasēdēt? Tur. Sēdi tur. Jā. Nu, grūtāk. Katram arī liekas, ka vēders pakaļ, ja? Nu, uzsēdinājums diētas, jā, bet, nu, tagad man bija pa mēnesi tikai 900 grami. Īstenībā apetīti jau arī kaut kā sāka sarukt. Jā, protams, tomēr priekšums man lielākā daļa izprintēta, bet man māsiņa kaut nezinu, kāpēc pielika tā kā pie protokola. Es pie protokola tikai vienu bildu pieliku. Un kāpēc pamanies? Tur degunais neredzēja, ja? Tur bija tas duktus venozus pirmajā skrīningā, laikam bija, jā. Ko mēs tālāk darījām? Tad mēs tikāmies Rīgas Dzemdību namā, un tur bija viss kārtībā, Nibs bija arī viss labi. Reko, šitas bildes es nogriezu, ielieciet mājas albumā. Jā. Nu, es pagaidām visu tur ņemu līdzi. Nu tā, jā, 24. Stipri zemāk. Mazliet mans nākotnes. Sakiet, persons kodus. 08, 11, 83, 11, 22, 3. 6 dienas. Es redzu. Pieliks pumpalītis. Nedēļ. Tas kaut kur te pa tam galvu. Es redzu tā. Rokas kustās. Tu tur saproti, jā, tā jau liela ir māsiņa. Redzi, rokas kustās. Rocīs. Vēders. Galva ir apakšā. Vēders. Nu jā, kas tur ar to cukru labi bija, ja? Jā, tur viss labi. Kas ar diētu? Mamma daudz saldumu sēd? Jā, bet vienkārši prasās. Es vispār neesmu saldumu ielas. Nē, bet vispār.
Vienkārši vairs nedrīkst. Ja negribam sačakarēt šim bērnam filmai uz visu dzīvi, tad vairs saldumus neēdam, ja? Tas ir tas cilvēks, kuram pēc tam visu dzīvi ir jācīnās ar lieku svāru. Nu, es īstenībā nemaz tik traki neēdu. Viņi ir ļoti liels vēders. Ja? Es parādīšu grafiski, kā izskatās bērnam vēders. Redz pāri visai normai. Un tas ir tā vieta, kurā reaģē uz cukuru. Un uz saldumiem. Tāpēc, ja mēs gribam šo bērnu smuku, veselu un nečakarēt viņam veselību, tas ir tas pats, kā smēķēšana. Jā, īpaši tas pārmērīgs svara pieaugums. Tā kā mammai vairs saldumus nedos, vai ne? Atņemsi sev visu un teiksi, ka tas ir māsas dēļ. Māsa vai brālis? Tas tur mums ir? Māsa. Jā, ir māsa. Tur jau to svaru var pateikt, jā. Šodien ir 2,680. Un ja tā turpināsies, pa 300 gramiem nedēļa nāks. Tas pa mēnesi būs cik? Nu jā, bet pārējie man arī pārpa 4 dzīva, kaut gan es saldumus neēdu. Nu tad šitais būs tuvāk 5, ja jūs Oi, ēdīsiet. Nu jau pārējie bija pāri 4 un... Gribās pašai dabūt ārā. Atceries, ka paņemš tu ar galvu. Viņš palika uz atpakaļ. Atceries? Jā, meitiņ pagaidī. Nē, tur nav. Jā. Dakteris pabeidzu. Paldies, jūs. Kaut ko teiksiet man, ne, viss kārtībā? Lai jums jauka diena. Jā, jums ar foršu divdies tiekamies nākamā. Tā. Nu, es domāju. Tikai mazāk ēdu saldumu. Liekamies pēc mēneša. Tad vajadzēs, jā, vienkārši jūtu, tā kā arī gribēju pierakstīt, un tad viņam teica, vēl nezinu kad. To dzemdes kakliņu varētu. Es gribu dzemdes kakliņu šajā grūtniecības laikā. Bet pēc tam, jā? Nē, nu viss tur nav jāiztiek. Tad sāksies dzemdības, tad sāksies. Tad arī vērsies kakliņš vaļā, jā? Pirms tam nav pat neko skatīties, tam nav iegas. Pirmā, otrā trimestri mēs skatāmies, šis mums vairs neskatīties. Kur tu redzēji šis sievieti, viņš noteikti jau būs pat drusku pavērt. Sistra. Kas tas ir, zīmums vai te? Nē, tetovējums, kurš jau 2 reizes sakriests. Jā. Bija vardīta ar kronīti, tagad vienkārši vardīta bez kronīti. Nu, jūs jau paši dzirdējāt, jā? Bēbis liels, bēbis
liels. Nu, tur jau nebija ko nofilmēt. Bēbis liels, mazāk saldumi ēd. Vai, piedod, būšu, pēc tam parādīšu. Mājās tad parādīšu fonogrāfijas lapus, jā. Gan drīz 2700. Ja tā turpināsies, tad būs 5 kilo. Ai. Nē, nevar tā. Ui, cik gaiši. Tu noviedējies. Nē, es nesaprotu, kas tas bija. Tā tad esam mājās no doktora. Nu, īstenībā nākamā diena ir, jo nebija laika pēc tam filmēt. Tā tad, nu, redziet, jā. Bēbis man atbilst 34 nedēļām, 5 dienām. Man sarāja pa to, kad bēbis ir diezgan smags, 2,7 kg. Ja es tā turpināšu, kaut gan īstenībā es neēdu tik daudz saldumus, viņa teica tā, ja es tā turpināšu, tad bēbis ņemsies pa 300 gramiem nedēļā, un līdz ar to uz dzemdībām man būs jau 5 kilo bēbis, bet īstenībā man, jā, viņa teica, kad man bēbis ir lielāks. Rekur, kas te? Te ir viss kārtībā. Vienīgi bēdars bēbim esot liels. Nu, gandrīz kā iznēsātam bēbim, jā. Rekur atbilst 36 plus 6. Kā saka, dzemdības skaitās, grūtniecības skaitās iznēsāta, kad ir pilnas 37 nedēļas. Lūk, šodien man tieši filmējot video sanāk 37 nedēļas tieši bebja puncim. Tā man sanāk 34, bet pēc izmēriem, kā lai pārāk sarežģīt neizklausās. Reku, ja te bija tā 3, 4, 3, 5, tad man sākās jau 36 nedēļa. Nu tā, ja tā ņem. Nu, plus mīnus tu 2 nedēļas. Nevis mīnusā, bet, nu, plusā man ir 2 nedēļas. Nu, vispār tā, ja man dzemdības sāktos, var teikt, nedēļas 2 laikā man būtu bēbis jau iznēsāts. Nu, jā, un nākamā sonogrāfija man ir 8. decembrī, ja līdz tam laikam es nebūšu jau apdzemdējusies, jā, te nekas, te viss tas pats sarakstīts ir. Nu, kaut kā tā jāteica, lai ievēroju tad diētas saldumu, kaut gan es neēdu tik daudz saldumu. Nu, labi, tad pagaidām, ko es varu sirsniņa, viss kārtībā, reku te pēc 8 ballēm atbilst pārējā, redz, viss kārtībā esot bebis, tā kā viss normāli. Nu jā, vēl es pateikt, ka man pa mēnesi bebis ir pieņēmies 300 kg, jā, bet es pati esmu pieņēmusies pa 900 gramiem. Es esmu 900 gramu, bebis ir 300 kg, tas nozīmē, ka viņa ēd no manām rezervēm. Nu, es centīšos to saldumus neēst, kaut gan es ļoti reti ēdu, nu, kā es ēdu, piemēram, biespieniņu ēdu, ja, tur es pielieku cukuru vai es uzcepu kaut kādus tur tos keksiņus, ja, nu, tādā veidā es tos, nu, nezinu. Labi, dzīvosim, redzēsim. Jā, nu, lūk, jā, nu, labi, tad, nu, kaut kā tā.